Visiem labrīt, vēl vakar, un tas lūdzu, kas man izmainīs? Es jums došu 10 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saki, labi, ja jūs pateicat, tas labi. Uzrakstiet komentāros. Es jums neteikšu, kas man izmainīs. Un atvainojiet, Mel. Un šīs tēma ir tāda, ka, kas būs nākotnē, es nezinu, ko es filmēšu. Tas ir tā, Minecrafts tas būs, bet man kaut kā viņš met ārā, es mēģināšu to saremontēt. Man arī bija kaut kā tā, kad es vēl nebiju filmējis. Būs vēl visādi spēles ārā. Sniegs, jo tas bija aizvakar, izsniedzies rīt, pēc tās dienas vēl rītā bija, un man prāt, tagad vairs nav. Un es šajā krēslā, kuru es radīju, tur. Oi. Un tad es turu telefonu citādāk, uzrakstīt komentāros, vai jums gribās, lai atgrieztos tā, vai lai paliek tā. Uzrakstiet, lūdzu. Un vai jūs gribat, lai... jā, vēl būs kariņš. Jā, tas točno būs. Un vai pēc kādām minūtēm 10, 15, kad pienāks mana kārta, jo mans brālis tagad spēlē kāriņu, es arī biju magaziņu, ar tādiem robotiem, es nereāli pašu tāds parādīšu. Rekur to, tagad viņš spēlē par inženieru. Nejāra. Nejāra šīs pasaules. Un varbūt mana balss labāk dzirdams. Un man patīk, ja kas tie Ziemassvētki, drīz būs jaunais gads pēc rītā. Kāds pēc dienas, kurš tā saka? Rītā. Paga. Lūkšu uz galda. Ja kas mums bija uzdots to literatūra, tur lasīt Tille un Suņvirs izlasījis, piebeidzus 3 dienās. 95 lapuses. Man davai superīgi ideja pienāca galvā. Tikko kā ienāca galvā, nepienāca galvā. Ko papildus tur? Ko davai? Uzrakstiet komentāros, atkal es saku 3. reizi. Vai es gribat, lai es jums pamācu krievu valodu, jo es labi zinu, bet rakstu tā savu un alfabetu nezinu gals. Vai es skatīties no kāpurienes? Vai burtus visu zinu? Jā, esmu krievs. Jā, skaidrāk, krievietis, baltkrievietis, ko uz pusi krievietis, pus baltkrievis, jo māta krievietis, māta baltkrievieta, tēvs krievietis, tagad man cits tēvs latvietis, un reku, kāpēc zinu latviešu valodu. Un tad es tik kāds runājuši, un es neko nesaprotu. Jā. Un davai, ziniet ko? Tad, kad man būs ap 20 abonāšiem cilvēkiem, tad es uztaisīšu mini konkursu. Konkursē es iedomājos tā, tas nebūs tas balons, vienkārši jūs varētu mazliet būt populāri. Un, karoči būs tā, es ielādēšu tādu lietiņu tur, kur ir tāda, kā random cipars rāda, un pagadiet. Tur, kur viņš te izskatīs, un es tā šķirstīšu komentāros, spiedīšu pareizo. Un tā. Un ja kas, kamēr man vēl ne... Un tagad es pateikšu, kāpēc es nevis līdzis video. Tagad ziemas brīvlaiks joprojām, tāpēc es apūšos.
Un es biju laukos, tur internets vienkārši nezinu. Ai, cik lēns komps tur ir, bet viņš sūdīgs. Atvainojiet par sliktu vārdu. Labi. Patīk, kāds man seklis ir? Man ir angļu valodā 5, latviešu valodā 6, pārējo 7 un tikai mūzikā pat labāk atzīme. Patīk! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bet, diemžēl, mūzika nav olimpiedās. Ja būtu, es piedalītos. Nē, nepiedalītos. Šie ir citiem 10. Tas tik viegls piešķirts. Bet es biju piedalījies vienā olimpiādēs, matemātikā. Bet uzdevumi tur bija ap 50, 30, un tu vajadzēja izpildīt pa, jūs nevarat iedomāties, 50 minūtēm. Un viņi vēl bija grūti. Tas nozīmēts... Tāpēc, ja man būs diploms uzreiz, bez nekādas runas, uztaisīšu karti, kuru jums... Labi, es parādīšu kartas, kuras bija uztaisījis. Pieņemsim kalkulators. Čās skaita, tas ir tā, ko... pieņemsim, liekas 51, blakus tur plusiņš, un pieņemsim 2. Un viņš reāli aprēķina. Es tam biju pavadījis kādas 4-5 dienas, jo tur diezgan grūti bez repeateriem un tām līdzīgām lietām. Ja būtu repeateri, būtu daudz vieglāk. Labi, es uztaisīju tādus it kā krustiņus muļus, tas bija daudz vieglāk. Tu vajadzēja taisīt savus repeateri tāds mazāk. Viegli bija. Bet tāpat arī vajag zināt, kur jāliek katram. Jā, Redfone es tāds normāls esmu, bet neesmu tāds stiprais pro. Es vairāk ar gaismu labāk zinu, nevis ar tiem, kur standokos pistoniem, vai slēm pistoniem. Vairāk lietu slēm pistons. Jā. Tā ko darīt. Viens pats, neviens pats. Atvainojiet. Un... Es nezinu, ko tālāk darīt. Beigt tad jau 7 minūtēm. Jā, davai beigsim. Lai uz redzēšanos. Pagā, vēl kaut ko pateikšu. Lejā būs rakstīts, tur, tieši lejā. Tur nekā nebūs rakstīts. Varbūt ne par to. Vienalgi. Labi, tā. Pierakstīšu kanālu, lieciet laikus. Stāstiet saviem draugiem, vai draudzenēm, vecākiem un tā tālāk. Labi. Kopā bija ar jūsim Maks un visiem. Un davai, iedosim lielo 5. Un atā!